mēs ejam tādi, kādi mēs esam ar visiem liekajiem svariem, vai eņģeļu spārniņiem, vai izcilo tievumu, vai visi. Nu, mēs vienkārši tādi esam, mēs ir forši. Un ja cilvēks redz, ka mēs nekautrējamies būt tādi, kādi mēs esam, mēs vienkārši daramies, un mums ir forši, un kāpēc, varbūt tāpēc vienkārši ļoti daudz cilvēku arī, ka viņiem, kad neuzliek nekādu ierobežojumu. Mums nav tāds brands, kas ierobežo, mēs esam vairāk tā kā brands, kas tā kā atbrīvo. Varbūt tāpēc, nezinu. Tas bija ļoti labs teikums, pats neko nesaprotu. Nē, pats galvenais ir tas, ka mums ir prieks, ka citiem ir prieks. Un tas vienkārši to prieku dubulto. Tāpēc visiem ir labi. Gan mums, gan viņiem. Vēl tā grupas nosaukums ir laime pilnīgi. Lai sasniegtu laime pilnīgi, ir baigi jācenšas. Tas ir tāds, stāvoklis, tā kā, jā. Tas nav vienkārši tādu, laime pilnīgi. Tas ir laimes pilnīgs moments, konkrēti, nezinu, mums ir, bijuši, viņi nav bijuši tik daudz nemazām. Tā, kad ir, visi tā kā vajag, visi krūti, jā, visi forši. Tādi nav daudz momenti. Tāpēc... Tie, kas bija klāt, tie, man liekas, ir vienkārši pavilkušies uz ilgiem laikiem. Jā. Un tā, kad mēs visi laiku cenšamies ar to, augt gan profesionāli, gan, lai mēs varētu tos laimes pilnīgs moments vienkārši atkārtot pēc iespējas biežāk. Principā mums no vecajām dziesmām, kas mums ir, nezinu, kādas daudzas, mums ir jauna albumā 2 no 10. Tā, kad tas nozīmē, ka mēs uzskatām, ka mūsu jaunie gabali ir kaut kādā ziņā labāki par vecajiem. Tas nozīmē, ka mēs uzskatām, ka mēs esam auguši. Jaunās 8 dziesmas, man liekas, ka nebūs kultūras šoks tiem, kas nāk uz mūsu koncertiem. Ja, tās vairāk, man liekas, būs kultūras šoks tiem, kas ir varbūt dzirdējuši līdz šim mūsu ierakstītās dziesmas, bet nav mūsu dzirdējuši dzīvajā. Ja, man liekas, tas pēdējais materiāls, viss, kas jaunais sarakstīts, tas, man liekas, vairāk atspoguļo tieši to mūsu raksturu, ko var, man liekas, tie dzīvē koncertā visvairāk just. Un ko tā liekas? Jā. Jo mums bija problēma, ka mums bija ļoti labi koncerti, bet slikti ieraksti. Ir vienkārši ierakstu grupas un ir koncertu grupas, un mums vajadzēja to ierakstu to štēli vienkārši pacelt līdz tam līmenim, kamēr mēs jūtam, ka tas ir daudz maz tuvu tam, kā mēs varam koncertā nospēlēt. Kad tu radi savu kārtējo jauno gabalu, tu visu laiku centies pats sevi pārspēt kaut vai savās partijās, kad tu centies visu laiku ielikt kaut ko tādu, ko tu neesi nekad ielicis. Un līdz ar to ir tā attīstība vienkārši kaut kāda, pašsaprotama. Tā, ja Ervīns atnes jaunu gabalu, un man ir jāspēlē viens pavadījums viņam, es cenšos uztvert kaut ko jaunu, ko es nekad neesmu spēlējis, lai vienkārši pašam būtu kaut ko interesanti. Speciāli. Lai es nekad negribu uztaisīt tādu gabalu, kāds jau pirms tam mums bijis. Mēs cenšamies neierobežot sevi kaut kādā tādā vienā, es nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Vāns viņa zina. Mums gribās vienkārši kaut ko, visu laiku savādāk, vai ne jau savādāk, vai, katrā ziņā, lai nav tieši tas pats, kas jau ir uztaisīts, tāpēc mēs meklējam visu laiku kaut kādus jaunus ceļus, mēs kaut ko mēģinām darīties. Mums nav tāds, mūsu tas saucamais trademarks varētu būt, es nezinu. Ļoti iegājas trupceļā. Parunāt, Mārcis, tev patīk. Kas ir mūsu trademarks? Kas ir mūsu trademarks? Mārci. Mūsu trademarks. Tev nav jāsilda. Bet tiesam...
saki, nu. Saki to Rafaelo. Nē, nu tie ir nākadies, tas ir. Nu tie esam mēs. Nu tas kā mēs. Nu, pieņemsim, mums būtu milzīgas problēmas, ja mums būtu sastāv izmaiņas. Milzīgas problēmas, jo tā vairs nebūtu, nelēma pilnīgi tā būtu vispār pat nebūtu vairs grupa. Nu, mūsu uzskatā grupa ir viena lieta un projekts ir cita lieta. Ja mums pirms nomainītos kāds cilvēks, tad tas būtu kaut kāds, projekts, tur kaut kas tāds, jā. Un grupa ir, tomēr kaut kas daudz vairāk. Un tad mūsu gadījumā tie ir tie cilvēki, protams, nekad mūžā neviens nespēlēs ģitāru tā kā Mārcis spēlē, vai tā kā Jānis spēlē, vai tā kā Elvis. Vai tā kā Elvis spēlē ģitāru. Paldies Dievam, neviens tā ģitāru nespēlēs. Jā, tā, kad pat ja pirms atnākt, nezinu, jau cilvēks viņš būtu iemācījies perfektis, tas vairs nebūtu tas ir kaut kas jau cits pilnīgi. Tā, ka tas trademarks ir, esam tā kā mēs paši, kā cilvēki, un kā mēs turamies kopā, un ko mēs darām vairāk vai mazāk. Gandrīz izgāja nesrupcam. Malacis. Malacis puika. Paldies tev. Sēdies 5.